Tā. Sveicināti visiem šodien video! Šodien mēs runāsim par hokeju, basīti un pievērsīsimies arī nedaudz, piemēram, dejošanas tēmai un tā tālāk. Par kvalifikācijas turnīru, kas būs vasarā. Sāksim ar Raivo ziņu. Sāksim ar manējo. Es nesaprotu no Igaunijas, varbūt tāpēc man tie mati tā, jo es sēdēju mašīnā. Viņi jau neredz. Čau, viņi neredz. Nē, nu man mati šitā te kā... Jā, bet viņi neredz. No. Manas Labi, pievēršamies pie mūsu mīļā hokeja. Sestdien tika aizvadīts turnīrs Buffalo Sabres pret Edmontons Oilers. Ar 3-2 uzvarēja pārliecinoši Buffalo Sabres. Es jums izstāstīšu vienu joku. Paulēts iesita aizmugurī. Visi spēlētāji jau bija aizgājuši un Paulēts palika vienīgais soliņa. Un tad viņš skatījās, vai tā nebija aizmugurē. Un mēs ar tēti sapratām, reāli aizmugurē. Un arī tie, kuri skatījās, viņi izsauca ārā, ka tūlīt bija knapi 3 sekundes. Un tūlīt būs jāiet, un visa medicīna atkal atnāca. Tā kā atnāca arī medicīnas darbinieki. Tas ir smieklīgi. Un mēs ar tēti tā ņirdzām, kad mēs skatījāmies uz spēli. Jā. Par šito. Labi. Raivo, turpini, jo man ir pagaidām cits lietiņš ir jādara ātri. Tā, un nākamā ir tāda lietiņa, kā pieņemsim, mēs pieskaramies pie tādas lietas kā svētdienu. Tā nav nopietna, bet svētdien tika aizvadīts turnīrs Vancouver Canucks. Spēle Vancouver Canucks pret Vancouver Canucks pret ko? Vancouver Canucks pret Saidums. Kā sauca? Sauc to komandu. Pret kur tika aizvadīts turnīrs? Spēle! Jā. Kāds jau tev turnīrs? Canucks pret Vetīm. Tas bija pret Vienalga. To var neteikt, jo tev, ja man varēs rakstīt komentāros, tad uzrakstīšu, ka nemāki runāt. Es nemāku vienkārši, viņi bija Jets. Jā, Jets, jā. Jets komandu. Starp citu, mums Vecapā ir Dāvija Bērtāna Porziņa fanu klubs un NHL. Un tur jūs varēsiet redzēt visādus jaunumus par mūsu spēlētājiem, gan NHL, gan Dāvija Bērtāna klubā, gan Celtics, kādā Celtics, NBA, Krista Porziņa fanu klubā. Jūs tur varēsiet, kaut kā tā, es īsumā pastāstīju par sevi. Īsumā pastāstīju par sevi? Priekš kam? Nevis par sevi, bet īsumā pastāstīju par to, ko ir par sportu un tā tālāk. Tikai? Ko teiks? Tagad basketbols. Labi. Runā. Tā.
sāksim ar mūsu pirmo spēli, kuru mēs vispār sākām čatiņā. Tu rakstīji. Es nezinu, vai viņš ir diezgan populārs, bet līdz jums parādīšu. Bostonas Celtics pret Suns. Phoenix Suns! Jā, Bostonas Celtics pret Phoenix Suns uzvarēja Bostonas Celtics ar 107 pret 100. Tā ir veca ziņa. Man nevajag nekādas vecas ziņas. Es iebildu, visi to zina. Man nevajag vecas ziņas, man vajag ļoti jaunas ziņas. Tā, nu labi. Šonakt Bostonas Celtics pret Tu lasīt māki? Es vispār nelasu ziņas. Es vispār zinu, ka Bostonas Celtics, bet aizmirstu to komandu. Šonakt Bostonas Celtics pret Portlandas Trail Blazers ar rezultātu 121 pret 99 uzvar Bostonas Celtics. Kristaps, diemžēl, nespēlēja. Es vispār nelasīju to ziņu. Es vienkārši skatos uz... Es vispār... aizklāsies par šo tēmu. Vispār kāpā. Bet! Man visu podcastu izjauks, saprot, man sekotāji atsekos. Tikai dēļ manis. Jā, un šī nav tēma. Nu, jā, šī nav tēma. Kādreiz man arī jāpārņem vadību savādāk. Tu jau aizmūrbinies līdz vecām ziņām. Jā. Nu, dažreiz man tā sanāk, piedodiet skatītāji, arī tie, kuri lūdzu Sekojiet. Neatsakojiet. Sadakt, runāt nemāk. Nē, es vienkārši no angļu valodas, tas ir grūti. Runāt nemāki. Man visi komentāri var rakstīts. Raimond, runāt nemāk, Raimond, runāt nemāk. Un tas man viss būs tev jāatsūta. Labi. Pārņemu tēmu. Šonakt. Ļoti diemžēl atskaņas, vai ne? Diemžēl spēlē Charlotte Hornets pret Detroit Pistons ar 114 pret 97 Charlotte Hornets zaudēja, un diemžēl dāvim šajā spēlē neveicās. Viņš bija 24 minūtes ar kaut ko uz laukuma. Viņš guva tikai 7 punktus un tā tālāk. Nu jā, Charlotte Hornets, tu man minēji par rekordu jūru, ka viņš ir atradis savu komandu rekordu jūrā. Rekordu jūrā jau viņš tūlīt iestāja. Viņš jau iestājies rekordu jūrā. Viņš karjeras trīnīšu rekordu, man liekas, būs sasniedzis drīz, ja viņš turpinās šitā spēlē ar 11 punktiem spēlēt. Tā ir sliktā rekordu jūra. Kāpēc sliktā? Nē, tāpēc, ka Charlotte visu laiku zaudē. Nezaudēja, galviņiem ir 14 uzvaras, Anton, paskaties. Galviņā. Nu jā, bet Charlotte ļoti daudz spēlu zaudē. Nu kā lai es nepieklājīgāk, jo viņš ir paskaties, šonakt arī viņi zaudēja. Cik viņiem spēles ar uzvarām un cik ar zaudējumiem? Grūti pateikt, jāpaskatās NBA aplikācijā. Tu
Video jau ir 10 minūtes un dažas sekundes. Taisīsim 40 minūtes. Jā, taisam 40 minūtes. Nē, es gribu zināt ziņu, kurā ir topā. Topā es pārliecināšos, vai Kristaps Porziņš uz nākamo spēli spēlēs. Viņiem rīt šonakt ir spēle. Un Kristaps Porziņš ir uz jautājumu zīmes. Tas vēl nav slikti, jo pagājušo maču viņš nespēlēja aizpagājušo. Turam īkšķi, šodien viņš spēlēs. Šonakt. Turam īkšķi. Jā, bet kāpēc viņi visu laiku uz jautājumu zīmes? Tas Porziņš ir uz jautājumu zīmes. Ne jau visu laiku. Tāpēc, ka Kristaps ir traumatisks spēlētājs, visi garie ir traumatiski. Labi, Jā. Es izņemu ārā vienīgi no visiem gariem traumatiskiem cilvēkiem. Es izņemu ārā Viktoru Vembaņēmu, kurš ir 1,23 cm garš, jo viņš čalis tikai vienreiz sezonā ir savainojies šo sezonu. Un viņam šitā ir pirmā sezona vispār NBA. Viņš arī malts. Tas ir gan krūts čalis. Viktors Vembaņēma ir no Francijas draftēt ar pirmo kārtas numuru. Visā draftā, viņš bija pirmais, Francijas pirmais, Eiropietis pirmo reizi pasaules vēsturē pirmais. Nē, viņš kāds numuriem no Eiropiešiem, no latviešiem pirmais bija Porziņš. NBA no latviešiem. Jā. Un tad otrais Dāvis, tad trešais. Ko? Ko tu saki? Nē, kurš bija otrais latvietis, kurš iekaroja NBA? Kurš sāk spēlēt NBA? Pirmais bija Dāvis. Pirmais bija Dāvis, es domāju, Jā, Nē, ko es te jaucu? Kāds pirmais Dāvis? Mums bija vēl vecāki spēlētāji, kurš sāk spēlēt NBA. Es teiktu, Dairis vienreiz spēlēja NBA kaut kad sen. Vienu reizi cik spēles? Tu zini? Jā. Tādas 4. 12. Aha, un kurā komandā? New Orleans Pelicans. Pelikānos turpat, kur Sabonis. Kāds Sabonis? Sabonis? Kāds Sabona? Ir nevis Sabona. Kā tu teici? Sabonis. Nevis Sabonis, bet Sabonas. Pareizi lietuviski. Tā ir Domantas Sabonas. Un tur neizspēlē Sabonis. Tur spēlē tagad. Valančūns. Cik tev reizi teikt, man galva uzsprāgs. Nē, par to Pelikāns. Tātad ir Pelikāns cepuri. Labprāt uzvilkt podkāstu, visu Pelikāns cepuri. Visu podkāstu. Labprāt Pelikāns. Jā, tas ir ļoti lepns par Pelikāniem. Tāpēc man mīļākais klubs ir Boston, bet Pelikāns man ir tādā manā vērtējumā tas ir 4. jo 2. mīļākais man ir Charlotte Hornets. 3. Sacramento Kings. Un 4. New Orleans Pelicans. 5. 5. es zinu. Los Angeles Lakers. Un
5. Nē, 6. Golden State Warriors ar Stefu Kariju priekšgalā. Golden State Warriors klubā priekšgalā vienmēr ir bijis Stefs Karijs, bet mans mīļākais spēlētājs ir Kristaps Porziņš, Dāvis Bertāns, Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas, LeBron James, Steph Curry, Kawhi Leonard, un tie bija tikai 7, nesaukšu visus. Uj, es sajaucu. Nevis man 5. mīļākais man ir Viktors Vembanyama. Ak, Dievs, ko es te jaucu. Viktor Vembanyama! Mirušajiem spēlētājiem, mirušajiem, tu zini, vai ne? Kobe Bryant! Jā, man Kobijs ļoti patīk, kurš... Bet tu vēl, ja tev viņš ļoti patīk, tad kāpēc tu raksti viņu vārdu nepareizi? Raksti Tobija, bet ir Kobe. Nē, vienkārši... Precīzāk, ja tu tāda, tā kā, tur tavs mīļākos spēlētājs, tur raksti savādāk. Bet, ja tev būtu viens mīļākais spēlētājs, tad rakstītu Kobe Bryant. Vai sajauc? Labi, turpinam! Sveicināti visiem šiem. Ak, Dievs. Labi, turpini. Tā, tad mēs jau zinājām, ka mēs jau sapratām, kur ir mūsu mīļākie spēlētāji, gan mirušie, gan nemirušie. Čau, man nav. Mīļākos basketbola klubus mēs tikko nosaucām, kāda ir mums. Emīls vairāk, jo es tikai... Un zini, kas man, es sajaucu. 6. mīļākais spēlētājs man nevis Steph Curry, bet Michael Jordan. 7. Shaquille O'Neal. Jā. 8. Kurš ir tavs mīļākais spēlētājs? Kobe Bryant. Tu jau vairākas reizes pieminēji Kobiju. Kobe Bryant. Tad ir tā. 9. ir LeBrons James un 10. ir Stefs Karijs. Bet Kobe. Ja ir top 10, tad šitie ir savu mīļākie. No NBA. Bet no visas pasaules vismīļākais man ir es. Tu jau nevari pieskatīt pie profesionāla basketbola. Bet es teicu no pilnīgi visas pasaules. Un es neteicu, vai profesionāli vai neprofesionāli. Jā. Tāpēc. Ja profesionāli tu runā no visas pasaules, man, protams, Kristaps Porziņš. 2. no visas pasaules, tā man ir mans opis Guntis Strambaks. Un tad 3. no visas pasaules man ir Dāvis Bertāns un tad pārējie viss no NBA. 3. vietā, jā, es saprotu, kāpēc 3. vietā tev ir Dāvis, jo tāpēc, ka Dāvis nav tik labs kā Porziņš. Viņš pat nav tuvu Porziņš. Kas to teica? Kas to izdomāja? Dāvis ar rekordu šogad var laust. Kas to izdomāja? Viņš vienkārši tam iespēlējies. Viņš saprotu, viņš ir bijis tādā līmenī kā Kristaps. Viņš ir bijis pat labāk. Jā, bet bijis neko
nozīmē? Viņas daudz ko nozīmē, ka viņi atcerēsies kā leģendu. Nu, jā. Nu, Kobiju nekad nevarēs aizmirst pēc miljardiem gadu. Nē, varētu. Pēc miljardiem tur daudzi būs aizmirsuši. Pēc miljards gadiem vispār stulbi teikt, bet būsim. Jā. Es zinu, bet es gribētu izdzīvot. Es būtu basketbola leģenda, kā Kobijs. Kobijs Bryant. Kur tu to izdomāji? Tev nevarēja būt Raivo Kobe Bryant. Nu jā. Es nevarētu, bet es varētu paņokot, piemēram, manu domātu, ka un kaut kur izdzirdētu, Kobijs Bryants ir miris pirms 1500 miljardiem gadu. To es domāju. Viņš ir miris pirms 4. Es zinu, ka viņš ir miris pēc 4 gadiem, bet tad, kad bērni to uzzinās, Kobijs ir miris. Kobe Bryant, mani bērni. Kas? Bet šī nav tēma. Kobe Bryant mūsu mīļākais spēlētājs. Taču nav tēma. O, nē! No visas pasaules, jā, es vismīļākais esmu. Tad otrs ir Kristaps Porziņš, tad trešais Gunčis Tramdaks un tā tālāk. Iespraud atpakaļ. Beidzot sāk darboties. Nu, mums vēl jāfilmē 18 minūtes. Jā, un pēc šitā visu, ko tu teici, par visiem mīļākajiem spēlētājiem no pasaules, nu, esmu amatiera līmeņu, Tu vispār esi sliktāks par mani 100%. Ko? Es te saku 100% esi sliktāks par mani. Nē, Nu. Es labi metu trīnīšus, tev to nevar tā uzreiz tā apgalvot, bet es iemestu trīnīšu. Pēc tam aizkulisēs izies ārā, parādīs, kā trīnīt iemet. Gribēšu redzēt. Trīnītis, tas, tā man būs jāiet tālu zālē. Es vienreiz iemetu, tad otrais iemetu, bet tas vairākos mēģinājumos, bet tas bija viens mēģinājums, tas iemet trīnīt. Un tad es tādu, ko es iemetu? Jā. Labi, par to nav tēma, runājam tālāk par olimpisko spēļu kvalifikāciju. Tavuprāt, kas no Eiropas tiks ārā no kvalifikācijas? No kvalifikācijas, manuprāt, Olimpisko spēļu. No. Slovēnija, jo tāpēc, kad, man tā vienkārši gribas, lai Latvijai ir ar ko mazāk cīnīties, lai varētu tikt, bet es zinu, bet es domāju, ka varētu no kvalifikācijas tikt ārā Slovēnija. Mierīgi, jo tāpēc, ka... Divas Eiropas valsts var tikt no visas kvalifikācijas, olimpisko spēļu kvalifikācijas ārā, un kuras tās ir? Un tā viena pēc manām domām Slovēnija, pēc otrām domām Spānija. Man uzsvērt tā liekas, jo... Pēc ekspertu domām, tā arī ir patiesība. Pēc ekspertu domām, pēc šī pasaules kausa
liek tikai, ka ies ārā Latviju un Lietuvu. Vairāk neviens no Eiropas. Tikai Latviju un Lietuvu. Tāpēc paskaties, kas mums par pretiniekiem pretī. Spānija 3 reiz Latvijas vēsturē zaudējusi mums. Spānijas vēsturē arī 3 reiz. Slovēnija ir zaudējusi Lietuvai. Tāpēc, ko tu nesaproti? Pēc pagājušā pasaules kausa un salīdzinot ar tiem ar mūsu NBA spēlētājiem un Lietuvas NBA spēlētājiem, kur ir padošie līderi visā NBA, tur nevar salīdzināt citas komandas. Un vēl Eirolīga. ACB līga. Ir ļoti daudz līgas pasaulē. Skaidrs, ka Lietuva un Latvija izies. Nav citi. Slovenija un Spānija, kas tie pa sūdi ir? Es viņus līdz pāckām izlamātu. Spānija zaudēja Beļģijai, un skaidrs, ka Spānija neizies. Slovenija zaudēja tur, Slovenija zaudēja Lietuvai pasaules kausā, Tāpēc, ka tu nesaproti. To jautā. Kāpēc Latvijā? Jā, es saprotu, kāpēc, bet, Dievs, ja mēs kaut reizi iekļūsim Olimpiskajās spēlēs. Mēs vienreiz esam iekļuvuši Olimpiskajās spēlēs. Vienreiz? Tas bija 1936. gadā. Jā, tas ir gandrīz 100 gadiem gandrīz. Jā, gandrīz pēc 100 gadiem. Jā, tad 99 gadi vai kā? Nē, es saku tā. Tagad ir 2024. gads, pēc 12 gadiem būs 2036. gads. Tehniski tagad ir kaut kādi jātur gadi. Jā. Tagad varētu būt 88. Jā, vienreiz tas, bet ja tas būtu iepriekš, tad iepriekš nenotika Olimpiskās. Kā nenotika? Pirms 4 gadiem notika. Jā, es zinu, ka pirms 4 notika. Es zinu, ka pirms 4 notika, jo viņš notiek ik pa 4 gadiem. Un ik pa 5 gadiem. Ik pa 4? Ik pēc 4. Un 4. gadā viņš ir, Kādam ik pa 5? Ik pa 4, es saimos ar World Cup. World Cup ir ik pēc 4. Jā, un es sajaucu. Tātad 4. gadā tu 4. gadā tātad darīja. Šogad mums ir baskets. Nē, Eirobaskets ir nākamgad. Šogad ir Olimpiskās spēles un Olimpisko spēļu kvalifikācija. Un arī baskets ir nākamgad. Un tad pēc, man liekas, 2 gadiem būs tagad nākamais būs Eirobaskets atkal. Jā, Eirobaskets.
Nē, pēc 3 gadiem būs Eirobasket, pēc 4, 4. gadā tehniski būs, kā sauc, World Cup un vēl Olimpiskās spēles. Un zini, kur notiks nākamās Olimpiskās spēles 2028. gadā? Losandželosā, Amerikā! Un lidot uz Losandželosu, sapirties, nezinu, cik puidziņas Kremlins un maigas. Čali, ne jau tikai Kristapa. Ja visus basketbolists. Tev jābūt tur ļoti daudz naudai vienkārši uz to Ameriku. Tev vajadzētu būt kādiem 50 miljoniem. 50 miljardiem labāk. Tu izdzīvot varēsi. 50 miljonu dolāru nav tā. Lai satiktu Mr. Beastu, tas ir nekas. Oi! Pat 50 miljoni arī ir dolāri, ir nauda, bet, jo par to, par kaut kādiem, man liekas, dažiem $100, vairāk kā $100, var nopirkt uz NBA spēli, bet tas ir vasarā Olimpiskās spēles, tik žēl. Ne jau ziemā. Ziemā ir ziemas Olimpiskās spēles, bet vasarā vasaras Olimpiskās spēles. Klausies. Turpini tu viens pats, jo tu pats saproti. Kāpēc? Ļauj minēt, tev jāiziet uz vienu vietiņu. Protams. Jā, tad turpini. Par ko? Labi. Ok, tātad. Pagājušajā spēlē ar rezultātu, to, ko man kāds atsūtīja. Protams, es nosaukšu šīs nakts spēles. A, B, C, D, E, F, G, B, U, D, W, S, Y, N, G. Now my children, E, F, G, inversion element of P, Q, R, S. Rīt spēle Boston Celtics pret Utah Jazz. 3-0. Philadelphia 76ers pret New York Knicks 1-30. Indiana Pacers pret Oklahoma City Thunder 2-0. Washingtons Wizards pret Memphis Grizzlies 2-0. Houston Rockets pret San Antonio Spurs 2-30. Milwaukee Bucks pret Sacramento Kings 4-0. Minnesota Timberwolves pret Los Angeles Clippers 4-0, un tās ir šīs naktis spēles. Un ko man te vēl stāstīt? Kaut kāds muļķības kā Raivo bija sastāstījis. Nezinu, ko stāstīt.
Drīz beigsies šis video. Ceram Raivo, ka viņš atgriezīsies pēc 5 minūtēm beigsies šis video. Pēc 5, jūs iedomājaties. Raivo jābūt atpakaļ, viņš nedrīkst tik lēni kavēties. Sadāk būs, tik daks. Jā. Raivo gaidām. Es nosaukšu visas spēles, kas bija pagājušo naktu un kas tā, Bostons Celtics pret Minnesotas Trailblazers, Portlandas Trailblazers ar 121-99 uzvaru Boston, Charlotte Hornets pret Detroit Pistons, 97-114 uzvaru Detroit Pistons, Phoenix Suns ar 117 pret Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns uzvar ar 117 pret 111. Golden State Warriors pret San Antonio Spurs, 112 pret 102. Uzvar Golden State Warriors. Dallas Mavericks pret Chicago Bulls. Mavericks uzvar ar 127 pret 92. Denver Nuggets pret Toronto Raptors ar 125 pret 119. Uzvar Denver Nuggets. Ceram Raivo ir atpakaļ, lai viņš var turpināt runāt. Beigsi lekt. Aiziet. Mums ir sveiks, dzīves un vesels. Raivo runā. Vai ne? Labi runā. Labi, jā. Tad Vēl 3 minūtes līdz šī video beigām. Pabeigsim visus šos stāstus. Nolīdzināsim ar zemi. Un tad jā. Vispār Ameriku šiem dziesmu svētkiem. Tas notiks vai nu 5. vai nu šajā gadā, es nezinu. Bet manu skolotāji teica kaut ko par 2025. Jā, nākamgad. Dziesmu jaunie. Tāpēc dabūju pirmo kāpi. Viņa vēl nav kāpi notikusi. Deju skāpi. Man bija koskats, jo es eju korī. Parunājam par mūsu, par dziesmu svētkiem un Bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētkiem. Precīzāks nosaukums. Jā. Parunāšu, jo es būšu tajos 21,000. Es arī būšu. Es varbūt būšu. Jo man vēl skate ir. Skate jānodejo ļoti labi, lai tiktu tālāk. Jo es domāju pirmo pakāpi, tāpēc es pēc šaubām tieku. Labi. Tas mūsu skolas tiek. Un ja jūs nodejosiet ļoti labi, es nezinu, cik grūtas jums tās dejas ir. Oj, grūtas. Aha, tad varbūt satiksimies, bet ir... Nedēļu bez vecākiem būsim. Bet ir ļoti maz scenārijs, ka mēs satiksimies 20,000. Kāpēc ļoti maz? Tas būs vasarā? Jā. Nākamvasar. Vismaz tā mēs esam sapratuši vismaz. Jā. Nākamvasar. Palikusi minūte un dažs minūte mazāk. Un teiksim pēdējos vārdus. Jā. Šie dziesmu un deju svētki ir ļoti nozīmīgi. 4 gadiem. Bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētki. Bērnu un jauniešu. Ir ik pēc 2 gadiem, bet pieaugušo ir ik pēc 4. Kāpēc tā?
Nu, tāpēc man nav tagad jāskaidro, jo skaitīsim laiku. 56, 57, 58, 59. Tā, tiksimies nākamajos video. Paldies par skatīšanos. Paldies!